Satiksmes autobuss no Liepājas uz Jūrmalciemu pārstāja kursēt pirms vairāk nekā 3 gadiem, jo izrādījās nerentabls. Šī gada maijā pēc vairāk kārtējiem iedzīvotāju lūgumiem eksperimentāli tika uzsākta ilgi gaidītā satiksmes autobusa kustība 3 reizes nedēļā. Lai gan vasaras sezonā pasažieru skaits bijis pietiekams, tomēr no 1. oktobra nolemts samazināt reisu skaitu, solot to atjaunot atkal pavasarī. Šorīt Jūrmalciema ļaudis sastopams parīgi apspriežot gaidāmās vēlēšanas. Politiķi kā vienmēr solot daudz, arī sakārtotus ceļus un sabiedriskā transporta pieejamību. Tiesa gan, jūrmalciemnieki 5 mēnešus izbaudījuši iespēju ar satiksmes autobusu nokļūt Liepājā vismaz 3 reizes nedēļā. Esmu pāris reizes arī braucis, izmēģinājis, kā tas ir braukt ar autobusu. Kā tad bija to autobusu braukt? Diezgan briesmīgi. Kāpēc briesmīgi? Bedrs. So šofrīs neapskauža. Jūrmalciemā neviens kandidāts nav bijis, es skatos, cik es te visu tikai avīzēs redzu. Paši jau nebīžu atbraukt, laikam baidās mašīnas savas galvenās salauzt par to Jūrmalciemu ceļu. Es diezgan piekdienās braucu vairāk, un man radniece brauc katru svētdienu pie manis un ļoti izmantoja, jā. Pilnīgi kauns. Atbrauc man no Rīgas un kāds jums tas ceļš? Es teicu, pilnīgi neērti, man tādu sajūtu, kad es esmu vainīga. Pilnīgi man neērti, patiešām par tādu ceļu. Eksperimentālais maršruts no Liepājas uz 25 km attālo Jūrmalciemu vasaras sezonā izrādījies veiksmīgs, atzīst Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis Indulis Ozoliņš. Ja pirms gadiem 3 autobusus pārstāja kursēt, jo nebija rentabls, tagad vidējais pasažieru skaits bijis pietiekams. Ar 7 cilvēkiem reisā tas ir pietiekoši, neteiksim rentabli, bet pietiekoši daudz, lai tur kaut kādā veidā turpinātu šo satiksmi. Ziemā ir tā kustība jebkurā gadījumā mazāk, bet atsākoties pavasarim, protams, ja tur tas piepildījums atjaunosies un būs kāda vēlme, kad ir kaut kāds cits dienas vēl nepieciešams, arī par to varētu tikt domāt. Un arī ļoti labi, kad vispār saglabā kaut to vienu. Labāk jau būtu vismaz 2, vai pat visi 3, bet labi, ka ziemas sezonā vismaz 1 saglabā. Varbūt gribētos vēl kādu pieturu vairāk. Kur kādreiz ir bijušas pieturas, tad pie Luterāņu baznīcas bija pieturi, tur tagad nepietur, bet šoferi apstājās, ja cilvēki bija prasīja tur izlaist. Varbūt kāda soliņa te gala punktā. Piemēram, te ceļi briesmīgi, jā, pilnīgi, ka tev pa tām bedrēm, ka tev šitā elpa ciet, tos varētu remontēt. No 1. oktobra Jūrmalciemā satiksmes autobuss piestās tikai piekdienās. Tie, kuriem Liepāja jānokļūst arī citā laikā, nāksies likt lietā izdomu, vismaz mērojot 7 km garo ceļu līdz Liepājas Nīcas šosejai. Līdz šosejai es aizbraucu un tā es atstāju tur, un tad ar autobusu aizbraucu līdz Liepājai, tā brauc atkal atpakaļ. Kājām nē, tās jau ir vecas kājas, tā diezko vairs var aiziet, tā bija jaunība, ka gāja kājām, bet kaut kāds dēls, bērni no Liepājas atbrauks pretī, ja viņiem vajadzēs vai kā, bet kad ir autobus, tad jau baigi forši. Kurzemes reģionā līdzīgi kā uz Jūrmalciemu vasaras sezonā tika atjaunots autobusu maršruts no Ventspils uz Kolku, kas izrādījies neveiksmīgs eksperiments. Iespējams, ka viņš tomēr nekursēs tādā visā garumā, kā viņš gāja no Ventspils līdz Kolkai, jo īpaši Kolkas iedzīvotāja interese par Ventspilu ir minimāla, viņi ir atraduši tur kaut kādas pakalpojumus meklēt, tas, protams, arī nav vēsturiski tāds viņu centrs, viņi tomēr ir vairāk orientēti uz Talsiem. Salga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizpūtas televīzija.